Trešais port de bras ir roku un ķermeņa kustība. Trešā port de bras pamatā ir pirmais port de bras, ar kuru vienlaikus notiek ķermeņa noliekšana uz priekšu un atliekšana atpakaļ. Kustība sākas ar atvērtām rokām otrajā pozīcijā. Abas rokas no otrās pozīcijas nolaiž uz sagatavošanas stāvokli un vienlaicīgi noliecas uz priekšu. Iztaisnojoties rokas caur pirmo pozīciju paceļ uz trešo pozīciju. Tad ķermeni atliec atpakaļ, rokas saglabā trešo pozīciju. Iztaisnojoties rokas atver otrajā pozīcijā. Trešā port de bras laikā skatiens seko vienai no rokām. Port de bras attīsta dejotāju koordināciju un dejiskumu. Svarīgi, lai port de bras tiktu izpildīts plūstoši un rokas un ķermenis darbotos vienlaicīgi. Ja kustība izpilda 5. kāju pozīcijā, tad nolīcoties uz priekšu jāpievērš uzmanība, lai aizmugurē stāvošās kājas celis būtu nostiepts. Atliecoties atpakaļ jāpievērš uzmanība priekšā stāvošās kājas celim. Lai ķermeņa kustība būtu plastiskāka, trešā port de bras laikā svarīgi spiest papēžas grīdā.